Pavasarī esam ieraduši rūpēties par savu veselību, kā atdzīvināt organismu pēc lielā ziemas miega, bet iespējams palīdzība ir vajadzīga arī mūsu mazajiem mīļajiem draugiem. Šodien ciemos studijā esam aicinājuši veterināru klīnikas Bufo galveno vetārsti Annu Avgustovu. Runājot par mūsu mīluļiem, kas tad būtu viņiem nepieciešams pavasarī un vai vispār ir kaut kas īpašs nepieciešams? Ļoti svarīgi ir pievērst uzmanību, ka, protams, mēs esam pamanījuši arī TV reklāmās, kad mostās ērces. Ērces mostās ne tikai cilvēkiem, bet viņas arī mostās priekš dzīvniekiem. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, teiksim, apstrādāt dzīvnieks, ir īpaši suņus, kas vai biežāk iet ārā, ar pret ērču un pret blusu līdzekļiem. Visefektīvākie ir pilienes kaustā. Kas attiecās, teiksim, uz apmetojumu maiņu un vitamīniem, protams, katrā pavasarī netraucētu kādu nelielu kursu, padot šos te vai nu kompleksos vitamīnus, vai arī vitamīnus ādai, lai dzīvniekam vieglāk ir nomainīt kā žoku uz vasaras. Vēl ir tāda lieta, ko noteikti visi skatītāji arī zina, tā ir dzīvnieku attārpošana. Bet bieži vien rodas tāds jautājums, vai attārpošana ir vajadzīga arī tīri mājas dzīvniekiem, piemēram, kaķiem, kas vispār nedodas ārā. Noteikti attārpošana ir nepieciešama visiem dzīvniekiem, jo, lai arī dzīvnieks vispār ārpasauli nav redzējis, jo viņš apmitina savu teritoriju, kurā viņš dzīvo, bet mēs ejam ārā un viņš čības nevalkā. Viņš staigā pa mūsu tiem tepiķīšiem pie durvīm, gar mūsu apaviem, kur nobirž šīs te oliņas, ko mēs atnesam. Līdz ar to arī šis dzīvnieks var inficēties ar tārpiem. Kas būtu tās lietiņas, ko mums regulāri vajadzētu darīt, lai mūsu mājdzīvnieku veselība būtu pilnvērtīga? Noteikti tas būtu regulārās šīs te attārpošanas un atblusošanas pasākumi, kā arī vienreiz gadā pieauguši dzīvnieki ir jāvakcinē gan pret kaķu suņu slimībām, kā arī mūsu kopīgo bīstamo slimību trakumsērgu. Neatkarīgi no tā, ka viņš varbūt dzīvo tikai jūsu dīvānā un nekur ārā neiet. Kas attiecās uz citiem mītdzīvniekiem, grauzējiem, žurkām, kāmīšiem un tādiem visiem, viņiem, protams, ir svarīgi ievērot viņu pareizos uzturēšanas tos noteikumus, kas ietilpst pamatā barība un dzīves apstākļi. Reizi gadā ejot uz vakcināciju, jūs pilnīgi noteikti varat izmantot šo brīdi un sarakstīt mājās visus sev uztraucošos jautājumus un uzdot viņus veterinārā ārstam tajā brīdī, kad viņš, teiksim, vakcinē jūsu dzīvnieku, kā arī jums labprāt sniedz konsultāciju. Izvēloties savu veterinārā ārstu vai sev tuvāko vai sev patīkamāko veterināro klīniku, jūs, protams, varat arī iegūt sev nepieciešamo informāciju, kā rūpēties un kā, teiksim, pareizi veikt profilaktiskos pasākumus savam mīlulim. Laipni aicinam saimniekus ar saviem mīluļiem veterinārajā klīnikā Bufo Ķekavā, kas atrodas Tirdzniecības centrā Lība.